Dievs pasauļa pestītājs, apsažālai par mums, apsažālai par mums. Dievs svētais gors, apsažālai par mums, apsažālai par mums. Svēto trejādeiba viens Dievs, apsažālai par mums, apsažālai par mums. Svēto Marijā, svēto Dieva dzemdētoja, lūdz Dievu par mums. Šis ir jau mans 2. gads, kad es dziedu šeit, Kubulos, pie šī mūsu pagasta centra krucifika. Sākam tad mēs šo procesu māja dziedājumus māja mēnesī, un tad turpinām vasaras garumā. Māja mēnesī tikšanās mums meitenēm ir katru dienu. Vēlākos mēnešos mēs tiekamies reizi nedēļā, jo tad ir attiecīgi pārējie vasaras mēneši, kuros mēs arī Jēzus sirdsgodam dziedam pašam Jēzum, un arī sākas kapusvētku laiks. Tad arī kapusvētkos piedalāmies aktīvi, lai pieminētu savus mīļos, tuvos aizgājējus un aizlūgtu par viņu dvēselēm. Kāpēc mēs to darām? Darām tāpēc, ka, lai saglabātu šo kultūru, šo savu latgaliešu mantojumu, šo vēsturi, tad tas ir sava veida kapitāls, sava veida māksla. Un caur šīm dziesmām un caur šo godu atdošanu gan Dievmātei, gan Jēzum, mēs izpildām arī savu pienākumu. Īstena kristieša, īstena latvieša, īstena latgalieša pienākumu, jo nevienam nav noslēpums, ka Latgale ir katoļu zeme. Ja? Mums ir pati skaistākā bazilika Latvijā, Aglonas bazilika, un mēs esam Valdu novads un Kubuli piederīgi šai Latgales zonai, teritorijai. Mums tas patīk to darīt. Varēgo jaunavā, žielēgo jaunavā, lūdz Dievu par mums. Maija dziedājumi ir ļoti seni, vismaz no 19. gadsimta pirmās puses, varbūt pat agrāk. Īstu pētījumu nesot par to, kad viņi ir sākuši Latvijā dziedāt, ja, pārsvarā Latgalē un Austrum Vidzemē. Maija mēnesis ir veltīts katoļu baznīcā Jaunavas Marijas godam. Un tāpēc, teiksim, daudzi cilvēki vecāki agrākos gados tā nevarēja uz baznīcu aiziet, un tad izmantoja to iespēju dziedāt, skaitīt lūgšanas pie krustiem, ciemos. Krusti bija ciema centrā, ciema galā, tā ir aprakstīts, ja. Tad vēl, teiksim, sāģās lielākās, tad pie baznīcas, baznīcas teritorijā un arī pie kapu krustiem. Parasti izmanto visas tās dziesmas, kas ir mums katoļu baznīcas grāmatiņā Slavējiet kungu. Tur ir arī litānija Jaunavai Marijai veltīta. Un dziesmas pēc izvēles. Zelta noms derības skrejne, lūdz Dievu par mums. Jā, šīs ir mazās svētnīcas, mūsu mazās svētnīcas, mūsu mazajos ciemos, mūsu mazajos pagastos, jo uz baznīcu mēs varam aizbraukt vai nu sametoties kopā ar kaimiņiem, vai no starppilsētu autobusu, vai no pagasta autobusu, piemēram, reizi svētdienā, ja? Labākajā gadījumā, vai nu vispār tikai uz lielajiem svētkiem, kas ir Lieldienas, Ziemassvētki, Trīsvienības svētki, Marijas Jaunavas, ja, augustā svētki, kas notiek Aglonas bazilikā. Tad, lai tomēr šo godu
atdotu Dievam un Jēzum un Dievmātei, tad ir iespēja nākt pie šiem krustiem, šajās ceļmalas krustos. Ja? Viņi nav pagastu centros, viņi ir viskaut kur. Arī par šo ielu dodoties tālāk, aiz līkumu jūs satiksiet vēl vienu šādu pašu krustu, kur mēs arī dziedam. Tas ir Kurnas ciema krusts. Un arī ir dziesma par šiem ceļmalas krustiem, ka latviešu tauta dzied pie šiem ceļmalas krustiem. Ja? Jo tā ir visvienkāršākā vieta, visvieglāk pieejamā vieta, kur var atnākt un Dievam par godu pateikties, palūgties, nodomāt un nodziedāt. Lūdz Dievu par mums, mēs pirms to grāka ieto ķienenīne, tabasus uzņem to ķienenīne, lūdz Dievu par mums. Nākam katru dienu maija mēnesī jau 3. gadu. Iepriekš mēs dziedājam, tad reizi nedēļā vai reizi mēnesī. Mēģināt mēs nemēģinām, jo mēs kaut cik visas tās dziesmas protam, ja, tā kā dziedam, tā kā protam, ja, varbūt labāk skan, bet Dieva godam, ka lūdzās tur nav tik ļoti svarīgi, vai tev ir labāka balstiņa vai sliktāka, ja. Galvenais ir laba griba dziedāt, lūgties. Mēs nākam uz to dziedāšanu tā kā gandrīz kā uz dievkalpojumu baznīcā. Maize, lai vienmēr būtu tai klētī, pasaulē visa un katra māja. Tā ir arī sava veida kopiena, sava veida kustība. Ja, šī ir pēcticība, jo mums ir dāmas cienījamos gados, kurām ir 80 un vairāk, un arī ir tādas aktīvistas kā es, kurām ir nav vēl pusmūžs, ja, mums ir 30 plus vai 40 plus, bet arī ir pavisam jaunas meitenes nāk vecmāmiņām līdzi, ja, kurām ir 18, 19 un 20 gadi. Jo, manuprāt, šajā steidzīgajā pasaulē, šajā vidē, šajos nemiera laikos, ja, arī ar visiem šiem notikumiem, kas notiek Eiropas vidienē, cilvēki ir pazaudējuši mieru. Mēs esam izsitušies no līdzsvara. Turam lielas bažas, turam lielas bailes, pazaudējam sevi dažādās šaubās, un tad šī ir tā vieta, kur var atrast šo mieru. Atrodot šo stundu dienā, vai stundu nedēļā, vai stundu mēnesī, atnākot pie šie krusta, pie šiem cilvēkiem, kuri slavē gan Dievmāti, gan pasakās Jēzum par viņa bezgalīgo mīlestību, var atrast šo mieru. Tas arī nostabilizē šo mūsu domāšanu, mūsu darba spējas, arī darba ciklu, ja, tad samazina šo ātrumu, jo pasaules ātrums šobrīd ir visai anomāls, mēs dzīvojam tādā steigā, tādā laika deficītā, kad šī stunda, ja, kā es iepriekš minēju, harmonizē, iedot mums šo dzīves prieku un mazliet liek aizmirst par šīm bažām, par šīm rūpēm, par šo nemieru, kas šodien ļoti sabiedrību uztrauc. Paldies Dievam atjauno, kur bija nojaukti padomju laika, tagad tiek atjaunoti krustiņi. Vairākās vietās Baltinavā jau uzstādīti, Obeļovā ir uzstādīts jauns krustiņš, Bukstu ciemā ir uzstādīts Baltinavas pagastā jauns krustiņš. Ne jau liels, bet tāds, kas saka, Dievam par godu uzstādīts. Ar no ievu smaržu, kad pavasars Latgalē zied, pie baltajiem ceļu krustiem. Vēlams būtu arī, ka jaunieši nāktu, ir iespējas tādas, mums te ir muzikāli bērni, saļmiem ir nākuši jau pāra bērnu. Bet tas viss atkarēs no tā, ja bērnībā pierot pie šāda dziedāšanas veida, ja, tad tā arī gribās iet. Piemēram, es tik varu pateikt to, ka man bija ļoti īsts laiks, laikam kaut kur no 47. līdz 54. gadam, es līdzi mātei gāju un arī pie krusta dziedāju, un tāpēc varbūt šo to
atceros no tiem laikiem. Bet pēc tam ilgus gadus jau te netikām tādu lietu pieklopoši. Viņas ir tik saglabāta, jo meitenes jau to ir panākušas. Ja, tātad Tekla šajā tradīcijā ir ievilkusi, ja tā drīkst izteikties, mani, ja, manu klases biedreni, manu kaimiņieni, tad mēs jau esam tā nākamā paudzes, viņas, es varu teikt, ka esmu viņas meita. Ja. Nu, tagad nāks manas meitas, un es taču viņas arī aicinu līdzi, ja, un nāc, piebiedrojies, mācies, un tā dabiskā interese rodās. Viņš vienreiz atnāk līdzi un paskatās, ko tad tur tā mamma to stundu dara? Viņas stundu nav manā dzīvē. Un iepatīkās, jo tās dziesmas tiešām viņas ir lipīgas, viņas ir vieglas, viņas ir, viņas rada labu pēckaršu. Nodziedot šo dziesmu, es dažreiz ejot mājās, katreiz ejot mājos no šīs vietas, es dungoju līdzi kādu dziesmu no šā visā repertuāra, ko mēs esam šeit dziedājušas. Un pat līdz nākamajai tikšanās reizē man šī dziesma skan. Jā. Tas ir tas, kas dod to tādu baudu. Nav izskaidrojams, kāda tā bauda ir, bet viņi ir. Apmīļoj, pažāloj mēs, ejmu ceļu pie Dīva, biedniņš tev pateicīgs bijis. Paņem māmiņa klēpī, apmīļoj, pažāloj mēs, ejmu ceļu pie Dīva, biedniņš tev pateicīgs bijis.